Un jāsaka, savdabīgi šo tēmatu turpinās arī mūsu nākamā runātāja, kas ir Līga Ellere. Viņa ir kompānijas Exonicus projektu direktora, tajā, ko angliski devē par Research and Development, jeb pētniecības un attīstības nodaļā. Un jāsaka, Līga darbojas tātad šī uzņēmuma, kas faktiski ir ar saknēm Latvijā un ar ļoti spēcīgu komandu Eiropas filiālē. Un kas ir interesanti, te savukārt mēs iegūstam citu veidu sinerģiju mūsu nākamajā stāstā, jo mēs tā kā no medicīnas pārējām pie militārās jomas. Abi vārdi ir uz burta M alfabētā. Ja, jau tas vien ir kopīgs. Līga, jums ir tas gods atklāt savu paldies, stāstu. Paldies, sveiciens visiem skatītājiem. Tātad, paldies par iepazīstināšanu. Līga Ellere, uzņēmums Exonicus, un Exonicus ir latviešu veidots un latviešu vadīts uzņēmums. Un mūsu galvenā tā mītnes valsts ir ASV, taču arī Latvijā mums ir saistītais uzņēmums Exonicus R&D. Mēs darbojamies no Valmieras un šajā tirgu esam jau principā no 2013. gada ar ļoti, nebaidos tādā ziņā lepoties, ar ļoti inovatīvu tehnoloģiju. Ko Exonicus dara? Exonicus veido programmatūru virtuālā un papildinātā realitātei, kas ir ar mērķi palīdzēt ļoti specifiskai auditorijai, tātad militāriem mediķiem, mācīties. Tās ir simulācijas, tās ir traumu simulācijas, ko mēs veidojam, mācību palīga līdzeklis. Ko vēl pateikt par pašu uzņēmumu? Ir tā, ka, lai izstāstītu un tādu labāku ieskatu dotu par to, kas tad ir virtuālā realitāte, papildinātā realitāte, vislabākais veids ir tiešām iedot pamēģināt un viņā iekļūt iekšā. Grūti iziet ārā. Dažiem var arī būt grūti iziet ārā, bet neesmu redzējis, ka kāds tur būtu palicis. Tas, ko es šodien saliku tādu mazu video ieskatu, es zinu, ka ļoti liela daļa jauniešu ir izmēģinājuši un lieto virtuālās realitātes brilles, taču es zinu, ka tikpat liela daļa iespējams arī pat nav vēl arī pamēģinājuši šo te virtuālo pasauli. Lai arī uz ekrāna to ir grūtāk parādīt, es saliku mazu video, kur parādīt, kas tad ir šī simulācija, kā viņa notiek. Tā tad ir brilles. Virtuālās realitātes ir kontrolieri, tie divi, kas ir rokās. Mēs izmantojam pārsvarā meta produktu Quest 2, Quest 3, bet, ja klientam ir vēlme, mēs arī citu ražotāju brilles arī izmantojam savos risinājumos. Un tad izskatās tā, principā tā ir spēle. Tā ir spēlīte, bet ir tāds termins serious gaming. Tā ir nopietna spēle, kas nozīmē, ka caur spēlēšanos, caur spēli tiek kaut kāda nopietna mācību vajadzība apmierināta. Un šeit ir piemērs, tātad, pat cik ir militārā sfēra mums kā primārā, tātad mūsu galvenais klients ir NATO sabiedroto valstu armijas. Mēs varam uzburt to vidi, kāda ir nepieciešama konkrēto mācību vajadzībām. Tā var būt kaujas situācija, tā var būt medicīniskās palīdzības sniegšana medevak, jeb evakuācijas posmā transporta līdzeklī, helikopterī, automašīnā. Tā var būt telts vide, tas var būt grāvis, kur pirmā palīdzība tiek sniegta. Tā var būt slimnīcas vide. Šeit, piemēram, īsi ieskats, kad arī radiācijas noplūdes gadījumā tā būs atkal cita vide, kurai trenēties mediķus sagatavot. Tātad tā ir vide, ko mēs varam iedot. Otrs, ko jūs tagad šeit varat redzēt, tas ir pacients. Tas ir pacients, digitālais pacients. Un iepriekš Dzirkals kundze runāja par to digitālo cilvēku. Tad, ko nozīmē digitālais pacients? Tas nozīmē, ka tā nevis skaisti uzzīmēta animācija ar cilvēku, kuram ir kādas traumas, bet tur ir milzīgs algoritms apakšā, kas principā reaģē uz to, kā spēlētājs kādas manipulācijas veids vai neveids, vai kādā dozā tiek medikamenti iedot un tā tālāk. Un ar tik milzīgu algoritmu apakšā, principā, šis digitālais pacients reaģē tā, kā fizioloģiski dzīves cilvēks reaģētu. Un tātad trešais, tas ieskats, ko šeit arī nedaudz var redzēt, tā ir tā mācību grāmatas vide vai principā pasniedzējs, kur uzbur to darba uzdevumu. Kāda būs vide, kādas būs traumas, kāds būs vērtējums, kā šo te spēlētāju
novērtēt. Tā kā tas tāds īsi ieskats, kā tā vide izskatās, bet, lai iedotu to ieskatu vēl reālāku, nākamo mazo video es sagatavoju, un tur brīžiem varbūt nedaudz arī sensitīvs saturs, bet ne pārāk, manuprāt, bet es arī gribēju iedot ieskatu, ko nozīmē dzīvē. Tātad jūs redzējāt virtuālo realitāti, un tad tagad apstīties, kas ir tā fiziskā realitāte, kā šis risinājums tiek izmantots. Tad tie ir militārie mediķi, kas kaut kādā savā vidē tātad uzliek šīs brilles, iekļūst šajā pasaulē, ko jūs nu pat redzējāt. Un šeit ir īstenībā tas iemesls, ko var redzēt tālāk video, kāpēc viņi to dara. Un tas ir tas serious gaming, tā serious daļa, ko es gribēju. Tāpēc es neturpināju šeit to video tādiem jau traumējošākiem varbūt skatiem, viņš tūlīt arī beigsies šeit, bet tas ir video no ierakumiem Ukrainā, no īstiem kaujas apstākļiem, kur ir cietušais, kur jāuzliek žņauks tādos apstākļos, kāda nu viņi tur ir. Un es šo video ieliku kā mazu ieskatu, lai saprastu, ko nozīmē tas serious, ko nozīmē tā atbildība, kāda mūsu cilvēkiem īstenībā ir veidojot šo te produktu, lai tas lietotājs, tas mediķis var pēc iespējas tuvāk īstenībai apmācīties nokļūstot. Dievs nedod, bet tomēr nokļūstot šādos apstākļos, lai viņš ir uztrenējies pēc iespējas labāk. Tad tas ir tā Sīrijas daļa. Un tad mums parasti prasa, jūs latviešu uzņēmums, kur jums ir speciālisti? Kur jūs ņemat tos speciālistus, kas kaut ko šitik specifisku, tik inovatīvu, tik nākotnes orientētu var izstrādāt? Un mums to prasa ne tikai Latvijā, arī ārpus Latvijas. Kas ir tie jūsu speciālisti, kur jūs esat izmācījušies? Un te es gribējuši pārlikt atpakaļ uz savu varbūt personīgo pieredzes studiju un profesionālās karjeras stāstu un atsaukšos arī uz saviem kolēģiem. Tā atbilde ir tāda, ka jā, šobrīd pēc 10 gadiem tirgū būšanas mēs tiešām esam bez lielīšanās top 10, tuvāk jau top 5 pasaulē, kas šāda veida veida risinājums piedāvā. Bet 13. gadā uzņēmumu, kas toreiz tika nosaukts kā Anatomija Next, Nexonikus, izveidoja 2 tēlnieki. Sandis Kondrāts un Uldis Zariņš, tie bija 2 tēlnieki. Viņi taisīja smilšu un ledus skulptūras, un viņi sāka ar to, ka viņi skicēja un piefiksēja un dalījās ar saviem kolēģiem, ar savām skicēm, kā pēc iespējas reālāk cilvēku anatomiju parādīt skulptūrā, tātad modelējot jau. Tad bija nākamais solis, ka viņi to pārnes uz grāmatas formātu. Nākamais solis, ka viņš nonāca virtuālā formātā jau šie te ieteikumi pa cilvēku anatomiju. Līdz soli pa solim tur ir daudz dažādi posmi, līdz brīdim, kad mēs esam 2003. gadā, un mēs esam viena no top pasaulē komandām, kas tiešām šo te virtuālajā un papildinātajā realitātē cilvēka anatomiju, fizioloģiju un vidi tam visu piemēroto var aiznest līdz lietotājam ļoti profesionālā līmenī, kas to var strādāt. Un tā atbildi, jā, tā tad uzņēmums sāka tēlnieki, arī mans kolēģis, kas ir principā traumu simulātora tehnoloģijas tēvs, arī viņš, piemēram, tādā 16. 17. gadā, ka virtuālā realitāte kļuva aktuāla pasaulē globāli, jā, arī viņš tajā brīdī nebija virtuālās realitātes top pasaules speciālists. Jā, tagad mums tiešām komandā ir ļoti labi speciālisti, arī tādi, kas ir izmācījušies, piemācījušies, bet tas sākums vienmēr ir bijis ar uzdrīkstēšanos sākt inovāciju, ar uzdrīkstēšanos soli spērt tur, kur cits nav spēris, ar uzdrīkstēšanos pamēģināt. Un runājot par manu pieredzi, es dažreiz karjeras dienu ietvaros skolās, kur ir aicināts vai es vai mani kolēģi uzstāties, un tad, kur es esmu bijusi, tad es uzdotu to jautājumu pēc tā ievada par to, ko nodarbojas Exonikus, kā jums liekas, kas ir mana profesija. Un neviens skolēns to nekad vēl nav uzminējis, jo tās standarta atbildes ir, ka noteikti tās ir informācija tehnoloģijās, kaut kas balstīts vai medicīnā varbūt tās. Es esmu bibliotekārs. Mana pirmā augstākā izglītība ir biblioteka un informācijas zinātne.
Jā, pēc tam es esmu piemācījusies klāt vairākus maģistrus, tur ir biznesa vadība, tur ir inovācijas, vēl kaut kas. Bet tā mana pirmā izglītība, iespējams tāpat kā manam kolēģim Sandim, kurš izveidoja vispār uzņēmumu un visu šo tehnoloģiju, tēlnieku izglītību. Tieši šīs izglītības bija tās, kas ir palīdzējuši mums nonākt tieši tur, kur mēs tagad esam. Es zinu, ka šodien pārsvarā runā par to, ka mācieties IT, studējiet IT. Mans ieteikums ir studēt IT ir nepieciešams tiem, kuriem tas ir, ne visiem dara programmēšana, un IT nav tikai programmēšana. IT ir tik starpdisciplināra nozare šobrīd, ka tas mans ieteikums drīzāk būtu jebkurā tautsājumniecības nozarē, kurā jūs izvēlaties strādāt un kur jums ir interesanti, ja jūs tam paralēli uzturēsiet interesi un zināšanas, kompetences paralēli, kas notiek tehnoloģiju jomā, pavisam droši jūs arī varēsiet visticamāk strādāt nākotnē IT sfērā, bet būt tas tajā visā ekosistēmā nevis tas, kas varbūt izstrādā un rada, varbūt jūs neesat programmēšanas inženieris, bet apkārt ir vesela virkne ar komandu, kas ir nepieciešama, lai to IT produktu vispār radītu, aiznestu tālāk, paceltu un tā tālāk. Lietojamības analītiķi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas mans ieteikums būtu, IT ir svarīgs, mācieties datoriku skolā, robotikas pulciņi, sekojiet līdzi, kas notiek, mākslīgais intelekts. Tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu konkurētspējīgs mūsdienās tam sekot līdzi un to saprast, bet varbūt nevienmēr ir nepieciešams doties taisnā ceļā uz informātikas institūtu un nodarboties ar programmēšanu. Tā kā ļoti, ļoti daudz citas iespējas. Par to savu pieredzi un kolēģu pieredzi varbūt arī atpakaļ parunājot, es zinu, ka sevišķi vidusskolā ļoti liels spiediens ir no apkārtējiem uz to, kad jāizdara tā izvēle, jāizvēlās tas lauks, bet tas mans aicinājums būtu tik ļoti varbūt, kad man bija jāizvēlās, tad tas trends, tā tendence bija iet studēt, visi gāja studēt sabiedriskās attiecības un vai juristus. Tas bija, kur viss pārsvarā gāja, jo tas, protams, tas saistīts arī ar to apsolījumu par iespējamo algu tavu nākotnē. Un šobrīd, cik es saprotu, diezgan liels trends ir kļuvis arī šīs studijas IT zinātnēs. Es aicinātu uz to neieciklēties, paturēt prātā, ka IT būs jebkurā sfērā konkrēti spēju tavu pacels, ja tu sekos līdzi, bet skatīties arī uz citām nozarēm, jo es nevaru iedomāties šobrīd tādu nozaru, kur nebūtu arī necaurvītu arī IT zināšanas. Un kāpēc es gribēju atgriezties kā piemēru bibliotēku un informācijas zinātne, tur arī, un vesela virkni citas arī studiju programmas, kur varbūt, kamēr tu neesi iedziļinājies, valda tāds stereotips, ka tur ir kaut kas ļoti tāls no mūsdienām, it sevišķi bibliotēku zinātne, vai ne? Liekas kaut kas ļoti arhaisks kartīšu katalogs kaut kur un tā. Koka kastītēs. Tos citu vairs neizmanto. Viņus kaut kur izmantoja kā tā interjera elementa vairāk. Bet, piemēram, kā es aicinātu, ja jums interesē informācijas, mēs šeit dzirdējām daudz, lielie dati, liels datu apjoms, metadati, informāciju, kā klasificēt, kas ir uzticama informācija, kā viņu pasniegt, kur visi šie jautājumi, tie ir īstenībā tos jautājumus, ko var studēt mācoties arī informācijas un bibliotēku zinātni mūsdienās. Tā kā īstenībā tas ir tāds viens padoms, tāda ļoti, ļoti, ļoti īstenībā perspektīva studiju programma, kurā iet. Un manā gadījumā, kad tieši pateicoties tam, ka es studēju šādā programmā, man visās pēc tam darba vietās, visā manā karjerā IT ir bijis klātesoši. Vairāk vai mazāk ar uzsvaru uz vairāk ar vienu. IT ir bijis klātesoši, jo IT, jā, tās ir tehnoloģijas, bet aiz tehnoloģijām vienmēr stāv tātad dati, informācija un cilvēks. Cilvēks, kas to var pavērst vienā, otrā vai trešā virzienā. Tā kā tas laikam varētu būt, un arī man kolēģiem ir tiešām arī visdažādākā izglītības pieredze, un pēc tam, kuri nākus klāt ļoti, protams, liels darbs un arī izglītošanās IT jomā. Tā kā tas tāds piemērs no dzīves, ko es varētu pateikt, ka
STEM ir forši, bet tieši tā, viņš var būt arī kā fona aktivitāte. Jā, protams, par to, ka tam jābūt kvalitatīvam, vienmēr jāskatās, lai pašam ir interesanti. Tas viss ir kārtībā. Ja jūt, ka nav interesanti, tas ir ok pateikt. Gribēju programmēt, pēc gada pasaku, nav tas mans, tas ir ok. Un es zinu, šitajā brīdī skolotājiem skolās nepatīk, ka es vidusskolēniem saku, neko nenokavēsi, ka tu vari paskatīties kaut kur citur, un viņi saka, nē, ir jāizvēlās tagad. Bet principā tā arī ir. Var skatīties atkal uz citu lauku un meklēt, kur tajā nozarē ir tā IT tēma, kur varētu būt man arī interesanti pašam darboties un sanākt. Un tieši tas pats īstenībā ir par karjeras jautājumiem. Tas viss ir par to uzdrīkstēšanos. Par uzdrīkstēšanos iet kaut kādā jomā iekšā, kur varbūt tu neesi bijis. Tas ir par to, ka tie mazie solīši, tā ir tā drosme sāk no kaut kā maza. Mana tā profesionālā karjeras pieredze, tieši tāpēc, ka es izvēlējos to ļoti tolaik nepopulāro bibliotēku zinātni, man tieši tāpēc viņa ir aizvedus karjerā tur, kur es nonācu. Un, jā, sākumā, kā daudz studenti, tas ir tiešām kaut kāds viesmīles studiju laika darbs, kas arī bija liela uzdrošināšanās no mazas pilsētas, no Cēsīm iet lielajā pasaulē un saprast to, ka Rīgā apkalpojošā sfērā nezināt krievu valodu ir diezgan izaicinošs pasākums. Tas pats ir tālāk, es kā praktikante bibliotēkā sāku strādāt, arī tur bija tāda ilūzija par to, tad es strādāšu tagad ar tiem datiem, ar to informācijas, nesīšu cilvēkiem datus, un tā realitāte saprot tāda, ka tevi kā praktikantu pieliek. Toreiz tā kārtība bija, kad grāmatu parādniekiem ir jāzvana, un tas praktikants lika zvanīt parādniekiem, kur arī liela daļa komunikācijas vajadzēja notikt krievu valodā, un kur es sapratu, nē, tas nav tas, uz ko es eju. Un tad vienkārši padomāt un uzdrīkstēties, kas ir tas, kur tu gribētu. Ja tu nedomāt par sevi, ka es taču nevaru, es nevarēšu, es tāds vai šitāds, vai no mazas pilsētas, vai ne kaut ko. Jo manā pieredzē tā biblioteka virziens, es viņu gribēju turpināt, es sapratu, labi, Rīgas centrālās bibliotekas konkrētā filiālā es diez vai šobrīd varu strādāt bez šīm valodas zināšanām. Es gribu to starptautisko, un es tiešām googlēju, meklēju uz meklētāju informācijas centrus, un es vienkārši atradu, kad ANO centrs Latvijā apvienoto nāciju organizācijai bija informācijas centrs tajos laikos Rīgā. Es uzdrošinājos uzrakstīt e-pastu viņiem un piedāvāt savu praktikanta vietu. Viņi pateica jā, un tur īstenībā no tā arvien tālāk un tālāk man karjera attīstījās. Un tad man tai biblioteka zināšanai un informācijas klāt nāca starptautiskais un kaut kāds diplomātiskā sektora aspekts. Tas savukārt man aizved tālāk, kad Bill un Melindas Gates fonds izvēlējās Latviju kā vienu no valstīm, kur tieši ieguldīt publisko biblioteku attīstīšanā. Un tas bija tieši ar datoru tehnoloģiju ieviešanu Latvijā un bibliotekās. Un viņi meklēja cilvēku, kas reizē saprot nozari, bet kuram reizē ir kaut kāds starptautiskais un varbūt iespējams arī diplomātiskais sektora pieredze, un man tā kombinācija bija. Un tas ir tāds ļoti neiedomājams veids, kā strādāt līdzās informāciju, tehnoloģiju, lieliem ieviešanas projektiem, nedarbojoties nozarē. Un tā tas ceļš arī līdz Exonicus. Un katru reizi tā uzdrošināšanās ir visu mūžu ir jāuzdrošinās pateikt, jā, tas, kā es nonācu Exonicus, lai arī man jau bija ļoti laba projektu vadības pieredze, starptautisks, globāla, tāda vajadzētu būt diezgan lielai pārliecībai. Kad nāca aicinājums pievienoties Exonicus, militārais, medicīna, izglītība, nē, šo tiešām nē, tas nav mans, man nav zināšana. Akal uzdrīkstēties, spērt to soli tālāk, un jau 2 gadus es vadu konsorciju starptautisku, vienīgais uzņēmums Latvijā, kas militārās industrijas konsorciju starptautisku vada, kas rada produktus Latvijas, Vācijas un Igaunijas armijām. Tas nav viegli, bet caur uzdrošināšanos un pamēģināšanu principā viss ir izdarāms. Un tāpēc es arī gribēju nonākt atpakaļ pie tā. Jā, šeit es biju piefiksējis dažus padomus, ko es arī jau principā pateicu. Uzdrošinies vispirms domās sev, es varu. Tas nekas, kas esmu no Cēsīm vai no Tukuma vai no upes grīvas. Es saucu vietas, no kurienes mēs kolēģi visi strādājam, no Valmieras, no Talsiem. Ja?
Es esmu liels, es varu tajā, ja man tas mērķis ir liels ar labiem nodomiem, un ja ir tā uzdrīkstēšanās drosme pamēģināt. Un par tām durvīm, jā, un par to proaktīvismu, tā ir tā uzdrošināšanās. Šo citātu, viņš droši vien kaut kur dzīvē skan skaistāk noformulēts, tas citāts par to pieklauvēšanu, par tām durvīm, kas 50% gadījumā var atvērties un var neatvērties. Es viņu īstenībā nočiepu no savu kolēģi, kuram savukārt basketbola treneris jau bērnībā bija ielicis šo te pieeju, un viņš šobrīd, starp citu, mūsu tehniskais direktors ir. Un viņš strādā tieši pēc šī principa, kas viņam jau skolas laikos ir ticis iedots, ka pamēģini, esi proaktīvs, aizej, uzzini, pajautā, nepieklauvēs, 100% tās durvis būs ciet. Pieklauvē, 50-50, varbūt tur ir iespēja, tā kā tas noteikti ir aicinājums, bet ar mazu piebildi, start small, ar domu, ka nevis iet un spērt ar kāju vaļā visas durvis, ar tādu pārāk varbūt lielu pašpārliecību, sāc ar mazām lietām, tālāk ejot uz savu mērķi. Un tas ir mans aicinājums un pieredze, tas ir individuāli mūsu katra līmenī, neatkarīgi no dzīves posma, skolēns, students, varbūt direktors jau. Tas ir visur tā, un arī tādā uzņēmuma līmenī. Un tāpēc man nepatīk teikt, ka saka veiksmes stāsts. Veiksme vienmēr kaut kur, jā, veiksmi atstāsim tiem augstākiem spēkiem ar nezināmu procentu, cik tā veiksme tur nāk. Bet, ja saka veiksme, tad tas ir kaut kas ārējs faktors, tas ir kaut kas man tiek dots. Tāpēc man labāk patīk teikt, ka tas ir drosmes stāsts. Un šie veiksmes stāsti, principā, manā pieredzē, gan individuālie, gan uzņēmumu veiksmes stāsti, īstenībā ir drosmes stāsti. Un tur apakšā ir ļoti daudz uzdrīkstēšanās, un tur apakšā ir ļoti daudz uzticēšanās. Un arī Exonicus gadījumā tā ir. Visi tie posmi, kas ir ieti cauri, ir ar uzdrīkstēšanos, un ar īstenībā ļoti lielu uzticēšanos. Tā, kad divi tēlnieki sāka ar šādu traku ideju, viņi dabūja uzticēšanos vispirms no sabiedrības crowdfunding platformā, pēc tam viņi dabūja uzticēšanos no investoriem, kur bija liela uzticības deva īstenībā, ka viņi to spēs paveikt. Šobrīd mēs baudām milzīgu uzticēšanos no armijām. Principā ir tāda situācija šobrīd pasaulē, kas ir pirmo reizi, ka militāriem sektoram ir jāspēj un ir jāspēj kaut kādā mērā atvērties civilajām industrijā, jālaiž iekšā, lai spētu sadarboties, un tas nav nevienā pusē viegli. Un mēs baudām ļoti milzīgu uzticēšanos šobrīd no militāriem mediķiem. Viņi principā atdod mums šobrīd visas savas zināšanas, ko viņi var iedot, lai mēs pēc iespējas tuvāk tam, kas viņiem ir vajadzīgs, varam radīt to līdzekli, kas savukārt viņiem var palīdzēt pēc tam pildīt savu misiju un savu darbu. Tā kā, jā, tas laikam ir tas kopsaucējs. Uzdrīkstamies, pierādam, tad arī nāks uzticība un visos posmos, visos līmeņos. Paldies, Līgijā, par šo pieredzi stāstu, bet starp citu, ar šodienas acīm raugoties, kas ir, ikdienā, es nezinu, kā tā tiek aizvadīta, bet kas ir vistuvākais tā biblioteka zinātnē? Ikdienas manā dzīvē šobrīd. Kur ir tas prasme, informācija pratība. Ziniet, informācija pratība. Vēl aizvien pat ar visu ChatGPT šobrīd cilvēki neprot meklēt. Liela daļa cilvēku. Vai neprot iedot ChatGPT uzdevumu. Ir visas Google, visas iespējas, kas ir gadiem bijuši, vēl aizvien ļoti daudz cilvēku neprot meklēt. Un tā ir tā informācija pratība. Tas ir tas. Un tas ir tas, kur tikai tāds, kā iepriekš Ieva Dzirkala teica, jā, lai tas mākslīgais intelekts spētu pēc iespējas cilvēciskāk un uzticamāk un precīzāk atbildēt, tur apakšā ir milzīgs, jābūt milzīgam datu masīvam. Jā. Starp citu, par to kļūdīties ir ok. Man liekas, ka svarīgāka atziņa nevis, ka kļūdīties ir ok, bet ka tie citi cilvēki spēja pieņemt, ka tev kļūdīties ir ok. Jo es dažkārt domāju par tiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem ir ārkārtīgi grūti to atzīt visādu iemeslu pēc. Tāpēc, ka budžeta vieta, tāpēc, ka vecāki kaut kā gaida, tur ir milzīgas ekspektācijas. Un tu bieži vien tas cilvēks nabaks tā tur kulies kaut kādā veidā, baidoties kļūdīties un visiem pateikt, ka šeit beidzam, sākam jaunu, atveram, klavējam pie citām durvīm. Tā man šķiet ir arī viena tāda svarīga atziņa. Piekrītu, pilnībā piekrītu. Un tas ir tāpēc mums jābūt cilvēcīgiem visās izpausmēs un jomās. Mēs visi kļūdamies visās dzīves jomās un it sevišķi uz jaunieti. Starp citu, aicinu jauniešus arī
aicinu jauniešus. Mēs arī kā uzņēmums ļoti labprāt savā pulkā aicinām. Mēs esam atraduši fantastiskus jauniešu studentus, ko mēs ņemam praksē. Viņi pie mums mācās. Un īstenībā viena no tām atziņām, ko mēs kā atgrieznisko saiti esam dabūjuši no saviem praktikantiem, pie jums kļūdīties ir ok. Un tas apstiprinājums, ko jūs tikko teicāt, kad jābūt atbalstošiem, jo viņi tie, kas veidos to tālāk. Mūsu ekonomija. Jā, jūs pieminējāt to virtuālo realitāti. Man savukārt interesē tieši tas paplašinātās realitātes konteksts. Un jāsaka, tas, kā es to redzu, iespējams, ka militārā medicīna kā tāda ar paplašinātas realitātes iespējām savukārt var pārvērst ne gluži par pilnvērtīgu mediķi, bet pavisam noteikti par mediķa palīgu, principā jebkuru, kurš atrodas tuvumā un kaujas laukā, tā teikt, ja tev ir viss tas arsenāls, faktiski ir mašīna, kas tev spēj pateikt algoritmu, kas tev ir jādara. Varbūt, ka tas ir nākamais izējas punkts, es nezinu. Varbūt, ka tas ir tas, ko jūs tajā R&D darāt. Tas jau notiek, jā, es gribēju teikt. Tas viss jau notiek, un virtuālā papildinātā realitāte saliekot abas kopā, vēl interaktīvi manekeni, uz kuriem tiek. Jūs nemāciet, kā es vienmēr saku, uzlikt žņaugu virtuālā realitātā, jūs nekad nevarat iemācīties, un tāpēc mēs nekad nepretendējam uz apgalvojumu, ka virtuālajā realitātē var kļūt par mediķi. Nevar. Bet arvien vairāk iet tehnoloģijas uz priekšu un saintegrējot dažādus risinājumus, dažādu formātu, apmācību līdzekļus, īstenībā uz to arvien lielākiem soļiem jau tagad tiek iet uz priekšu. Tā kā ļoti liela nākotne un ļoti tālu nākotne tā nemaz nav. Jā, ir jomas, kurās tas jau tiek izmantots. Tāpēc es gribētu teikt, ka tā jau ir šodien. Dāmas un kungi, tā bija Līga Elere no Exonicus, un liels paldies par dalīšanos šodien ar savu pieredzi stāstu mūsu konferencē Cits kosmos.